vienā no video es biju minējis, ka viens no maniem mērķiem ir gatavot pusfabrikātus uz sasaldēšanu. Pirmkārt, tāpēc, ka tādā veidā es varu ietaupīt daudz laika. Es vienu reizi uztaisu, un pēc tam es vienkārši, tad, kad vajag ātras pusdienas vai vakariņas, vai dažos gadījumos brokastis, es izvelku no saldētavas. Tās ir vēl pēc tam 15, 20, 30 minūtes, un ir superīgas vakariņas gatavas. Un šī video es parādīšu, kā es gatavoju cūgaļas kotletes uz sasaldēšanu. Man ir 1 kilograms cūgaļas maltā gaļa, pirkta veikalā, mazā veikalā, kurā tirgo zemnieku saimniecības cūgaļu. Tas nozīmē, ka tā būs gaļa, kurā nav liekie ūdeņi un ķīmija, un cerams, ka kaut kā tā. Jo notestāts ir viņa ļoti, ļoti kvalitatīva gaļa. Vēl būs sīpols iekšā šajā masā, bet sīpolu sākumā es apcepšu, tāpēc, ka tad, kad to liek saldētā produktā, pēc tam, ja viņu saldēt tādu svaigu, neapstrādātu, tad viņam tur parādās kaut kāds rūgtums, kaut kas tāds nav labi. Es viņu nomizošu, apcepšu, un tad jau tas sīpols būs bišķi padzisis, tad es viņu maisīšu iekšā jau tajā masā. Es parādīšu, kāds arī garšvielas es tur izmantoju, kā es to vispār taisu. No 1 kilogramu, droši vien es te pielikšu klāt, cīpols būs, pielikšu klāt rīvmaizi sausu, nedaudz. Un vai es likšu kaut kādu ūdeni, diez vai. Es redzu, ka te ir diezgan traknumiņš tāds foršs, varētu būt procenti 15, 20, līdz ar to tās kotlets būs ļoti sulīgas arī tāpat, es esmu diezgan drošs par to. Diemžēl man neiznāca parādīt ātrāk, bet es biju savā laikā tirgū nopircis jāra taukus, un es viņus iztecināju. Tas ir tāds process, kur viņus, teiksim, tā rafinē. Sīpolu es apcepšu jāra taukos. Ieliku nedaudz, es viņu sautēšu, tad apcepšu. Lūk, es tos taukus iztecināju, labāju šādā bļodiņā leduskapī. Viņi ir ļoti aromātiski, ļoti, ļoti forša lieta. Šad un tad tāds izmantot. Kamēr man tur sautējās sīpoli, es jau sagatavošu sāls maisījumu ar pipariem un hmelijas un elijas lieku klāt gruzīnu garšvielu. Man ļoti patīk. Sālu uz kilogramu es likšu kaut kur 7%. Nē, 0,7%. Uz 1 kilogramu es likšu 7 gramus. 7 gramu. Jā, 7 gramu sāls ir. Un kā jau sautējās. Jāra tauki. Tāds aromāts jāra tauki kopā ar sīpoliņu. Viņš te superīgi sautējās.
pasautēšu vēl tālāk. 7 grami. Jā, pipars, melnie pipari, un to stāv uz aci. Un melīs un elī. Grūzīna garšviela. Man ļoti patīk viņu likt klāt arī šašliku marinādē, kad es marinēju šašliku. Tā obligāts atribūts. Ļoti foršs aromāts. Parādīšu starp citu arī, kā es marinēju šašliku. Metode ir superīga, man ļoti patīk. Nu, lūk, šāds te maisījums. Tāpat es ielikšu masā rīvmaizi. Es nezinu, cik te ir grami. 12, 24. Nu, tas būtu 0,26. Nu, var sakot šādu te vienu bļodiņu rīvmaizi. Man patīk, ka viņi bišķiņ labāk satur to visu kotlešu masu. Un droši vien, ka es ielikšu vienu olas dzeltenumu arī. Liksim bļodā malto gaļu, lai viņi sāk ieņemt jau istabas temperatūru. Nu, lūk, redziet, kāda viņa izskatās ļoti forši manā skatījumā. Es nezinu, no kura gabala tas ir. Sīpoliņi arī jau būs gatavi. Tūlīt es viņus pārlikšu traukā padzesēt nedaudz. Negribu tādus karstus likt. Dzirdat, kā čārkst? Ja jūs vēl zināt, kāds aromāts tur ir. Tā. Šādi te zeltaini jau paliek, iekrāsojās. Aromāts ir vienkārši super. Sīpoli ir gatavi. Es viņus pārlikšu vienkārši bļodiņā, citā traukā, lai viņi ātrāk atdziest. Sīpoli ir atdzisuši. Es piespiedīšu klāt ķiploku. Jo tas arī dod tādu foršu aromātu. Tā, un tagad mūsu uzdevums šobrīd būs sajaukt visas šīs te sastāvdaļas. Jāra tauki sāk atzist kopā līdz ar sīpolu, un tas viss pārvēršās vienā tādā masā. Tā, liek olas dzeltenumu, garšvielas, sāls, pipari, melīs un elī un rīvmaizi. Vairāk vai mazāk tas viss ir jāmaisa ar rokām. Tad, kad es to būšu kārtīgi samaisījis, sajaucis, tad es nolikšu šo te masu leduskapī uz kādām minūtēm 20 droši vien. Nu, nākamais etaps. Mums būs nosvērt vienādās porcijās katru kotleti. Es vienkārši viņus svaru pēc svara. Tad es uztaisu tādas kā bumbiņas vai vienkārši viņas sakārtoju jau atsevišķās daļās. Nu, man no kilograma 8 gabalu būtu jāsanāk. Droši vien klāt ir ola un tās garšvielas un sīpoli. Te būs bišķi vairāk, tāpēc es taisīšu kaut kādi no 125 līdz 130 grami vienu. Plus mīnus 5 grami. Sataisīšu tās bumbiņas. Un tālāk es formēšu kotletes. Man ir šādi te riņķi. Šinī es reizēm taisu burgerus,
Nu, un es nezinu, droši vien, ka man jātais būs šī riņķi, viņš ir mazliet mazāks. Jā, nezinu, diametrs, te ir kāda 10 cm, te ir kāda 8 droši vien. Te nav rakstīts virsū, bet es izlemšu. Es uztaisīšu sākumā tajā mazajā, apstīšos, kā tur ir, un tad pieņemšu lēmumu. Nu tā, ok, sākšu svēršanas procesu. Tātad es šeit svēršu, lai te būtu no 125 līdz 130 grami. Tā, 140, 134, 129. Tā, viena ir. Nākamā. 110. 125 tieši. Viens, divi. Precīzi 125, nu pielikšu vēl dažas klāt. Šī ir 134, nu nekas, plus mīnus jau viņas būs. Tieši 125, nu ok, labi, lai būtu. Te būs vairāk, te ir 128. Ja man paliks pāri gaļa, es pie tām vieglākajām pielikšu klāt nedaudz, sadalīšu kaut kā. 131. Tā, man jau ir 6, vēl teorētiski 2 jāsanāk. 133 grami, 7. Nu, un cik tad mums te vēl paliek pāri, te var gan rīz vai 2 uztaisīt, ja? Te ir 206. Labi. Daram tā. 143. Nu, labi, lai viņi ir tā. Viena būs 143, tā te bija. Te tagad būs 145. Nu, labi, taisīsim viņus tā. Šitai pieliksim klāt, ja? 140. Šitā ir tāda mazāka. Tāpat jau 135, tā 147 būs pa daudz, 139. Tā, kurai vēl es varētu pielikt šitai. 131. 139 tagad ir. Un šī 134, labi. 148, labi, es viņu sadalīšu. Tā, daļu šeit un daļu šeit. Nu tā, man ir sanākušas šādas te 8 plus mīnus vienādas, smagākas, nedaudz lielākas nekā es sākotnēji biju domājis, bet tas nekas, tas nav slikti, galīgi nav slikti. Ja garšīgi mantu var arī vairāk apēst, vai ne? Lai mūsu kotlets saldēšanas procesā neliptu klāt, es jau teicu, ka jāuzliek papīrs. Es uzliku uz šīs te paplātes cepam papīru un formēšu kotletes. Tagad skatāmies, kā mēs to darām. Nedaudz var samitrināt rokas, lai gaļa nelīp pie rokām. Nu, tagad es viņu ieformēšu te. Pastīsimies. Jā, šis te riņķis būs perfekts. Viņš būs perfekts. Skatieties, draugi, kas sanāk. Superīgi. Un tagad mēs viņu apvārtām rīvmaizē. Nu, sanāk, es teiktu, gandrīz vai kā tāds cūgaļas burgers, teiksim tā.
Hop, pirmo liekam. Jā, tad, kad tās kotletes būs sasalušas, es viņus rīt no rīta vai rīt pēcpusdienā, vai kad man sanāks, droši vien es piecelšos ātrāk un izdarīšu to pirms darba. Es viņus salikšu vakumotājā. Pa vienai, pa divām var likt vienā plēvē. Parasti es tā daru, teiksim, uzreiz divas var cept vienlaicīgi cepeškrāsnī. Var jau arī 4 vai 6, cik vajag. Bet, protams, ja es nefilmētu šo visu, tad es visu varētu izdarīt ātrāk. Bet tā kā es gribu parādīt, kā var gatavot veselīgus ēdienus bez nekādām tur ēvielām. Un kas man fascinē šajā visā ir tas, ka es varu ēst tādu ēdienu kvalitatīvu produktu, ko es pats esmu gatavojis, un es zinu, kas tur ir iekšā. Un man nav jāzīmē kafijas biezumos vai kaut kur citur. Ir tur rinda klāt vai nav. Es esmu 100% drošs, šī ir restorāna kvalitāte. Un šādi te pusfabrikāti, kā jūs redzat, process iet diezgan ātri. Ja tu taisi lielāku kvantumu nekā vienam vakaram, vai tur 2, tad tas process ir diezgan ātri. Manas kotletes ir gatavs iet uz saldātavu. Pats galvenais viņus salikt tā, lai nesaskarās kopā, lai kaut vai 1 milimetrs ir. Man te it kā ir. Cerams, ka viss būs labi. Viņas knapi salīda gan. Un tā, viņas sasals un tad es viņas pakošu vakumotājā.